Visiem, kas ir atnākuši šajā rītā Liepājas Baptistu Pāvila draudz, sveicu jūs visus Jēzus Kristus vārdā. Daudzās vietās pasaulē novembra pirmā svētdiena, šoreiz tā gan ir otrā, bet daudzās vietās pasaulē novembra pirmajā svētdienā un arī pirmajā nedēļā tiek atzīmēta vispasaules vajāto kristiešu svētdiena, jeb vajāto kristiešu lūgšanu diena. Un tāpēc arī šajā rītā vairāk par to domāsim, arī svētdienu par to tēmu mēs dzirdēsim. Un ir svarīgi, ka mēs, kā draudze, arī varam iestāties ar lūgšanām par tiem cilvēkiem, kuri savas ticības dēļ cieš un arī maksā, tiek vajāti un maksā ar savām dzīvībām. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs iestājamies par viņiem, izbaudot tādas priekšrocības, kādas mums ir Latvijā, kad maksimālais, ko mēs varam dabūt, ir varbūt tās vajāšanas, nepieņemšanas, nicināšana vai kādas citas lietas, kur pretī citās vietās pasaulē cilvēkiem tas maksā daudz dārgāk. Un tāpēc svarīgi, ka mēs arī šajā dievkalpojumā un arī nākošās nedēļas laikā savās lūgšanās individuāli mājās varam atcerēties tos kristiešus, kuri tiek vajāti visā pasaulē. Šo dievkalpojumu iesāksim kopīgi pielūdzu Dievu. Lūksim. Dargais Jēzus, paldies Tev par šo rītu, kad varam atkal sapulcēties kopā Tavā namā, Tavā vārdā. Un, Jēzus, mēs lūdzamies, lai Tu runās mūsu sirdīm šajā rītā caur visu, kas šeit būs, gan dziesmas, gan vārdi, gan kādas citas lietas, lai tas viss ir tādas lietas, kas Tev ir tīkams. Un īpaši vēlamies, Jēzus, lūgties par tiem cilvēkiem, kur šajā rītā varbūt tās vēlētos būt baznīcās, es domāju, visās pasaules malās, bet viņi to nespēja, jo viņi tiek vajāti, viņi varbūt tās tiekās pa pagrabiem un citām vietām, un varbūt tās šajā pašā brīdī bēg par savām dzīvībām. Mēs lūdzamies, Jēzus, lai Tu lūdzies viņiem žēlīgs, lai Tu parādi savu žēlstību, lai Tu stiprini viņu ticības, nepadoties, bet izturēt līdz galam, paļauties uz Tevīm, cerēt uz Tevīm. Stiprina arī mūsu ticības šajā laika posmā, kad arī mēs būtu stiprāki Tavu liecinieki un nebaidītos no vajāšanām, lai kādas tās arī būtu. Vēlamies visu nolikt Tavās rokās un lūgties, Jēzus, lai Tu atver šajā rītā mūsu ausis un mūsu sirdis iepratīm Tavam vārdam. To Jēzu Kristu lūdzamies Tavā vārdā. Āmen.
Pāvila draudzē. Man ir prieks būt arī šeit atpakaļ pēc brauciena uz Spāniju, kur kopā ar koru Laiks piedalījāmies konkursā. Tā bija laba pieredze. Tā kā detaļas nestāstīšu šobrīd, mēs neesam ieguvuši nevienu godalgotu vietu, bet esam mērojušies spēkiem ar spēcīgiem koriem no citām vietām pasaulē, un katrā ziņā pieredze bija ļoti interesanta. Bet esam atpakaļ. Paldies par jūsu lūgšanām. Viss ir kārtībā, mūs nav skārušas nekādas vētras. Esam sargāti, Dievs sargāti un Dievu mīlēti. Un kā jau parasti tādās reizēs, Dievs arī parāda savu žēlastību un palīdzību arī citiem uzskatāmā veidā, kas palīdz arī citiem aizdomāties par Dievu. Un tā kā paldies jums par to visu. Daži ziņojumi šajā rītā par to, kas notiek nākošajā nedēļā, ir tās parastās lietas kas jau ir gan lūgšanas, izmantojiet iespēju būt kopā ar draudzi, būt savā starpā lūgšanās, būt mājas grupās. Pirmdien jau sākot no 9:00 no rīta, cauri visai nedēļai, daudzās dažādās aktivitātēs, kā jau draudze sacīs, un uz ziņojumu dēļ jūs to varat lasīt. Arī ceturtdien būs Bībeles studija, jo esam atkal atpakaļ 17:30. Svētdienas skola bērniem no 8 līdz 12 gadu vecuma ir sestdienās 11:00 un svētdienās ir līdz 7 gadiem ieskaitot, tātad arī šodien. Un nākošā svētdiena ir īpaša, jo mums ir kristība dievkalpojums. Ir vairāk cilvēki, kuri ir uzticējuši savu dzīvi Kristum un apliecinās to, slēdzot derību ar Dievu ūdens pagremdē. Un mums par to ir, protams, liels prieks. Un, kā Bībele saka, arī visas debesis līksmojās par cilvēkiem, kas manto pestīšanu. Un arī šodien ir mācības tiem, kas pieteikušies kristībām, un ja ir vēl kādi, kuri ir uzticējuši savu dzīvi Kristum un vēlas to apliecināt kristībā, lūdzu dariet to zinām, vai arī, ja jūsu sirdīs nav miera un jūs nespējat apliecināt, ka Jēzus ir jūsu glābējs, tad nedzīvojiet vienkārši tāpat savu dzīvi. Tad nāciet, runāsim, meklēsim Dievu priekšā lūgšanās, žēlastību un piedošanu, jo Dievs joprojām glābi cilvēkus no grēka un nāves, un Viņš grib glābt arī jūs, ja kāds no jums šeit tāds ir. Tad noteikti nevajag vilcināties, bet runāt par to, lai jūs varat uzticēties Dievam un būt mūžīgi glābti. Šodien pēc dievkalpojuma iespēja būt kopā arī sadraudzībā, pie tātad pusdienās, kā jau tas iespējams blakus telpās. Un tad vēl pēc 2 nedēļām sestdienā būs kārtējais seminārs, un šoreiz par tēmu Tavas dzīves misija. Tuvāk par šo semināru informēšu nākošu svētdienu, un arī uz afišu dēļiem jūs to redzēsiet. Bet šajā brīdī arī vēl kāds īpašs atgādinājums par akciju Zvaigzne austrumos, un tāpēc es aicinu vispirms noskatīties video. Ir vairāk dažādi ieraksti pieejami, šodien vienu no tiem noskatīsimies. Mūsu centrs sauc Atbalsta centrs Roku rokā. Šeit kopā pulcējas bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes un draugi. Šo nosaukumu patiesībā mēs domājām un kopā ar bērniem izdomājām. Un tas ir tāds ļoti patiesas nosaukums, jo dzīvē jau, lai kaut ko sasniegtu, vajag iet roku rokā. Un šeit tad arī ir tā vieta, kur mēs roku rokā darbojamies. Vecāki atbalsta bērniem, bērni atbalsta vecākiem, bērni atbalsta viens otram. Tā ir tā sadarbība un tā sadraudzība. Mēs roku rokā varam iet. No sākuma es redzēju internetā sākumiņu, kad reklāmiņu. Un tad katrs bērns vecāks atnes pa kādām lietiņām. Un tad šķirojām, kurā kastītē. Viena tur bija meiteņa, otra bija zēna kastīte. Un tas tāds kopīgs darbiņš iznāca mums. Tas arī nāca no mūsu skolotājas, no Ivetas. Viņa vienkārši Samarijā izstāstīja, kad ir tāda iespēja, kad mēs varam palīdzēt. Un mums nemaz nebija tāda liela apspriešanās, jo mūsu bērni arī ir saņēmuši dāvanas.
Un visi piekrita, ka mēs kopīgi veidosim dažas kastītes, un mēs sarunājām, ko katrs atnesīs, kas tās būs par lietiņām, kas šo kastītes saturu tātad veidos. Blociņi, zīmoļi, dvēlīši, ziepītes, krāšojamais grāmatas, izlapirksts, un saldumīgs kāds. Svarīgi palīdzēt citiem ir mūsu ar Madaras gadījumā tāpēc, ka mēs arī esam saņēmuši ļoti daudz palīdzību, tad, kad viņi ir bijusi nepieciešama, bet kad mēs to neesam gaidījuši. Un tā ir vislielākā tāda pateicība no mums, un es domāju, ka ir ļoti daudz arī cilvēki, kas varbūt nevaicā pēc palīdzības, bet viņi to gaida. Un tad tas ir tāds prieks, kad mēs to varam arī darīt citu labā. Tie arī ir tādi svētki kopā mums Samarijā bērniem, jo bērni ir ļoti priecīgi palīdzēt, jo tā ir darbošanās, tur tiek ielikts domas, tiek pārunāts, kāpēc mēs to daram. Un tie ir kā svētki mums visiem. Palīdzība kā svētki. Paldies. Katrā ziņā tā informācija jau ir Baptistu vēstnesī bijusi lasām, un to jūs varat atrast aizmugurē uz galdiem, tāpat arī internetā par to, kā vislabāk veikt šo dāvanu sagatavošanu, iesaiņošanu, atnešanu, savākšanu kopā ar 5 eiro, lai to varētu pēc tam atkal tālāk uz Rīgu. Tāpat arī šajā gadā nesiet to šeit uz Kristīgo grāmatu veikalu līdz 7. decembrim, man liekas, tas datums bija, ja? Un tā ir mūsu iespēja. Tas nav daudz, un reizē arī tas prasa piedomāt, tas prasa pielikties. Un jautājums, cik daudz tad tā palīdzība reāli tam bērniņam tur kaut ko nozīmēs. Ar dāvanām ir tā, ja mēs kaut ko dāvinam, tad ir labi no vienas puses to pavadīt ar lūkšanu, ar zinām atbildību tam sekot līdzi, bet no otras puses ar dāvinām ir tā, ka tās ir jāatlaiž, ka tām ir jāļauj iet, un tām ir jāļauj izdarīt tas darbs, kuru tikai Dievs var izdarīt pāri tam, ko mēs darām. Un tas, ko mēs darām, tas ir maz, bet tas, ko Dievs var izdarīt caur to dāvanu, pieskaroties kādam bērnam, lai viņš sajustos mīlēts, lai viņš sajustos šai pasaulē vajadzīgs, tas ir neizmērojami daudz. Un tāpēc ar lūkšanu sirdī es aicinu arī šajā gadā, līdzīgi kā pagājušajā gadā, mēs bijām diezgan atsaucīgi no Liepājas un no Pāvila draudzes arī, lai iesaistītos šajā akcijā un palīdzētu. Šajā brīdī tad vēl es gribu aicināt, ka mēs kā draudze kopā lūdzam Dievu par tām aktualitātēm, kas ir gan mūsu draudzē, gan arī atsevišķu cilvēku dzīvēs. Nolieksim galvas Dievu priekšā. Dievs, mēs esam Tavā priekšā, un nekas nenotiek tāpēc, ka mēs to darām, tāpēc, ka mēs to gribam tikai, vai tāpēc, ka mums kaut kādas lietas ir žēl, vai tāpēc, ka mēs vienkārši nākam Tavā priekšā un lūdzamies. Tās notiek pašos pamatos tāpēc, ka Tu gribi, ka tās notiek. Un Tu paklausi tās lūkšanas, ko Tu gribi, ko mēs esam lūguši saskaņā ar Tavu gribu. Un Tu vari mūs svētīt tad, ja mēs darbojamies Tavas gribas ietvaros. Un Tu ļauj mums piepildīt un gūt panākumus tad, ja tas ir Tavas gribas ietvaros. Kungs, un mēs lūdzam tāpēc Tavu vadību arī šajā labdarības lietā. Lūdzam, lai mēs to darītu nevis tikai tāpēc, lai paši justos labi, ka esam kaut ko izdarījuši, lai paši lielītos sev vai citiem, ka mēs taču darām kaut ko citu labā, bet ka mēs to darītu nedomādām par to, lai labā roka nezin, ko kreisā dara, un lai mums nav vēlēšanās kontrolēt, bet lai mums ir vēlēšanās Tevi godināt, apliecināt Tavu mīlestību praktiskos veidos.
Mēs lūdzam svētī mūs, ka varam atbalstīt arī šo akciju. Un mēs lūdzam, lai esam liecinieki, lai pasludinām Tavu vēsti, šķīstī mūs no visa bikluma, no grēka, no bailēm, no viss, kas mums traucē būt Taviem lieciniekiem. Ka mēs esam pilnīgi nodevušies Tev, ka Tavu lielā žēlastība un mīlestība mūs ir satvērus un pārsteigus, un tā savā spēkā mūs nes cauri un pāri mūsu nespēkam, šaubām, pretestībai, citu cilvēku neizpratnei, vai vienalga, kas stātos ceļā. Lūdzam Tavu palīdzību, ka tādi mēs esam kā Tavi bērni, kā Tavs vārds saka, kā spīdekļi šajā pasaulē. Lūdzam svētī arī tos, kas nevar būt kopā ar mums, kuri slimi un neveseli, kuriem vajadzīga Tavu žēlastību. Svētī Gunvaldi un dziedina arī viņu, ka viņš atspirkst un ir vesels atkal. Pagodinies Tu viņu dzīvē. Tēvs, tāpatās mēs lūdzam arī par Ārī Tauriņu, lai Tavu žēlastība ir ar viņu, kā arī viņa atspirkst un ka viņa atgūst spēks un ir vesela atkal. Lūdzam svētī viņu, kur viņa atrodas šobrīd. Un lūdzam arī par Ausmu Viļumsonu, dziedinu viņu, kā arī viņa var būt vesela pēc ilgstošas slimošanas, palīdz Dievs. Svētī arī Elīnu, kur atrodas slimnīcā, dziedinu viņu un palīdz, ka viņi var atspirkt, un katram no šiem cilvēkiem un daudziem citiem, kungs, lieto šo laiku par īpašu svētības laiku. Jo Tu nekad neatstāji savus bērnus, Tu esi uzticīgs, un to darbu, ko Tu esi iesācis pie mūsu dvēselēm, Tu esi apsolījis novest līdz galam. Paldies, ka mums ir šī drošība un paļāvība uz Tevi. Debes Tēvs, lūdzam svētī un vadi mūs cauri šim dievkalpojumam. Lūdzam, lai mēs meklējam Tavu vaigu, lai mēs liekam Tevi, Jēzu, kā savu glābēju pirmajā vietā vienmēr savā dzīvē, visās jomās. Ka mēs atrodam savu prieku Tevī, savu mieru Tevī, žēlastību Tevī. Mēs lūdzam, strādā mūsu vidū. Lūdzam, Tēvs, ka esam patiesi, godīgi un atklāti Tavā priekšā un aizgrābti ar to, ko redzam Tavas godības gaismā. Jēzus vārdā. Āmen. Kopdziesmas, un es aicinu jūs celties kājās, dziedāt līdzi, vārdi būs uz ekrāna, kā arī uz lapiņām. Krusā nav, kā Jēzu
viņi ļoti, ļoti mīļu dziesmu. Un šodien es baigs augstējušies, tāpēc es aicinu, ka jūs tiešām varat skaidri dziedāt līdzi un slavēt par Kungu. debesis ir tuvumā.
kad mīlestības mažu cēl, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabrucā, debesis ir tuvu klāt, kad posā vietas tiek uzceltās un dziļas slāpes atvedās. Tūkstnesī, kad lietinā, debesis ir tuvu klāt. Kad miera vārti vērtiesā, debesis ir tuvu klāt. Kad mīļā gaisma sildīcā, debesis ir tuvu klāt. Kad šaubu ķēdes tiek atcistās un dziļas slāpes atvedās, tava sirds, kad dzīvo caur, debesis ir tuvu klāt. Kad šaubu ķēdes tiek atcistās un dziļas slāpes atvedās, tava sirds, kad dzīvo caur, debesis ir tuvu klāt. Kad mīlestības mažu cēl, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabrucā, debesis ir tuvu klāt, kad posā vietas tiek uzceltās un dziļas slāpes atvedās. Tūkstnesī, kad lietinā, debesis ir tuvu klāt. Kad šaubu ķēdes tiek atcistās un dziļas slāpes atvedās, tava sirds, kad dzīvo caur, debesis ir tuvu klāt. Tava sirds, kad dzīvo caur, debesis ir tuvu klāt. Sēdiet lūdzu. Šajā brīdī arī zem mūzikai skanot, mēs varēsim dot Dievam no tā, ko Dievs jau mums ir devis, un proti salikt šo ziedojumu kopā. Tāpēc tie, kas varbūt tās esat viesi vai neesat šīs draudzes locekļi, nejūties spiest to darīt, bet tajā pašā laikā jūs to varat darīt. Un mūzikai skanot, tad kopā saliksim šo ziedojumu. Tad, kad arī ir kolekti, jūs droši varat dziedāt līdzi, ja jūs vēlaties. Tas nav priekšlasums. Kā putns pēc tevis, tevis ilgojos.
Iecājušies aizlūksim par ziedojumu. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka tiešām Tu mūs pabaro un Tu mums dod pēc tā, kas mums ir nepieciešams. Paldies par to, ka Tu par mums rūpējies, ka mums netrūks ne nieka. Piedod Dievs, ka mēs bieži vien tās lietas uzņemam kā pašsaprotams, un tomēr tas esi Tu, kas mūs pabaro, kas mūs apģērbi. Ja es lūdzos, lai Tu svētī šo kopā liktos ziedojumu, dod mums gudrību, kā to izmantot, kā to izlietot, lai Tavas valstības evaņģēlīts var izplatīties kā šeit Liepājā, tā Latvijā un visā pasaulē. To lūdzam Kristu Tavā vārdā. Āmen. Sēdiet lūdzu. Šajā brīdī bērni vēl nenāk priekšā. Pagājušajā nedēļā mēs sākām lūgt par vienu no valstīm. Šajā rītā mēs nelūgsim par valsti, bet mums būs kaut kas cits. Un tajā sakarā es aicinu priekšā Gunta, kur mums pastāstīs, kas tad ir šis cits. Pasauli, bet vispirms es gribu nodot sveicienu no Sieviešu kalpošanas apvienības kongresa, kur vakar varējām 130 māsu pulkā būt es un divas mūsu draudzes jaunās māsas, Liena Bermaka un Baiba Vilpore. Man patiešām bija prieks ar viņām kopā būt, un es jūtu, ka mums draudzē ir māsas, kuras vēlas kalpot sieviešu kalpošanā, un es ar prieku un pateicību jau varu tad droši sākt skatīties uz pensionāru soliņu, un viss būs kārtībā. Mēs ievēlējām par sieviešu kalpošanas apvienības vadītāju Līviju Godiņu. Vakar bija mazliet arī tāda skumīga pieskaņa kongresam, jo mūžībā izvadīja Solvita Zīveris vīru, kurš aizgāja mūžībā pagājušā nedēļā, jo no maija Solvita vairs nebija sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja un Līvija izpildīja viņas vietu. Un šajā kongresā tad mēs apstiprinājām Līviju uz turpmākiem gadiem par sieviešu kalpošanas apvienības vadītāju. Jūs jau zinat, ka pagājušā svētdienā es jums teicu par Pasaules baptistu sieviešu lūgšanu dienu. Un zēni parādīs uz ekrāna. Jā. Šī tēma bija Celies un spīdi. Par šajā lūgšanu dienā savāc lūgšanu vajadzības apkopo no 7 pasaules kontinentiem. Un mēs vakar arī 7 grupiņās par to lūdzām, arī tajā kongresā. Mēs tikāmies pirmdienas vakaru lūgšanas stundā šeit mūsu baznīcā un otrdienas rītā. Mēs savācām jau kādu ziedojumu. Es jums pagājušā svētdienā aizmirsu pateikt, bet māsas, kas jau zināja, mēs esam jau te kādu naudiņu salikušas. Es tā simboliski ieliku puķu podiņā. Var iesēt sēkliņu, lai izaugtu liela puķa. Pēc dievkalpojuma jūs varēsiet pienākt un iedot savu artavu, kas vēlēsieties tiem lūgšanu dienas projektiem, kas ir, to šobrīd es jums nelasīšu un neteikšu, ja jūs vēlaties, tad internetā to var atrast, un es jums varu pateikt, kur to var atrast. Kādu brīdi vēl būšu baznīcā, man šodien jākalpo ir jādežūrē bibliotekā. Tā kā jūs varat uznākt 2. stāvā uz biblioteku, būs 2 labumi vienā, jūs paņemsiet varbūt arī kādu labu grāmatu lasīt turpmākajā laikā un varēsiet iedot kādu naudiņu, ja vēlēsieties. Protams, ja jums šodien tam ir līdzi. Bet tagad es jums nolasīšu šīs lūgšanu vajadzības par dažādiem kontinentiem, kas jums iekrīt sirdī, jūs varat turpināt lūgt arī nākošajās nedēļās, tāpat kā par vajātiem kristiešiem, kā Toms teica. Būsim kopā kā daļa no kristiešiem visā pasaulē, kas jūt viens otram līdzi, kas viens otru atbalsta ar lūgšanām, kas ir svarīgākais, un arī ar kādiem naudas līdzekļiem. Strādā, mikrofons strādā. Strādā šis mikrofons, nestrādā? Strādā? Jūs dzirdat? Ziemeļamerikas Baptistu sieviešu apvienība. Lūdziet, lai Ziemeļamerikas sievietes neaizmirstu uzticīgi lūgt un praktiski atbalstīt tos, kuri cieši vajāšanās Jēzus vārda dēļ. Lūdziet, lai Baptistu sievietes un draudzes sniegtu Kristus viesmīlību daudzajiem bēgļiem un imigrantiem,
kas katru gadu ierodas Ziemeļamerikā. Lūdziet, lai Ziemeļamerikas iedzīvotāji būtu uzticami un gudri viņu rīcībā esošo milzīgo līdzekļu pārvaldnieki un dotu devīgi tiem, kas ir trūkumā. Lūdziet par baptistu sieviešu organizācijām, kurās samazinās biedru skaits, lai tās meklētu Dievu vadību un atjaunotos aktīvā darbībā. Lūdziet par pusauģiem un jauniešiem, lai viņos mostos vēlēšanās pastāvīgi pieaugt savā kristietības ceļā, par spīti sabiedrības spiedienam un noraidošajiem viedokļiem. Lūdziet par visu Ziemeļamerikas baptistu garīgo stāju, lai viņi pastāvīgi censtos parādīt mūsu kunga dedzību gan vārdos, gan darbos. Pēdējais punkts katrā lapā ir par Latviju. Es to jums nelasīšu, jo tas bija vakar tās grupu lūkšanās. Āzijas baptistu sieviešu apvienība. Lūdziet par saskaņu un vienotību starp Indonēzijas baptistu draudzēm, kas gatavojas 2017. gada Āzijas Klusā okeāna valstu baptistu kongresa un 2018. gada Āzijas baptistu sieviešu apvienības asamblējas organizēšanai. Lūdziet par izdevībām liecināt un kalpot cilvēkiem Pakistānā, jebkuros apstākļos. Lūdziet par draudzēm Hongkongā, lai tās varētu drosmīgi pasludināt mieru, kas ir Kristū, neatkarīgi no politiskās situācijas. Lūdziet, lai Šrilankas baptistu sieviešu līga uzticīgi sludinātu vēsti par Kristu visu vecumu cilvēkiem. Lūdziet par Japānas kristiešiem, lai viņi atrastu radošus veidus, kā darīt Kristu pazīstamu saviem tautiešiem, kalpojot viņiem grūtos laikos. Slavējiet to kungu par jaunām draudzēm, kas turpina rasties un veidoties apvidos, ko 2013. gadā izpostīja taifūns Haijans. Eiropas baptistu sieviešu apvienība, tā mums tāda tuvāka. Lūdziet, lai tiktu apturēts bezjēdzīgu karu un cīņu radītais ļaunums un tiktu atrasts pareizais veids, kā atrisināt politiskos, ekonomiskos un sociālos jautājumus un sarunu ceļā izbeigt radušos konfliktus. Lūdziet par sievietēm Eiropā, lai tas kungs dara viņas par mierenesējām savās valstīs, namos un ģimenēs. Lūdziet par sievietēm, viņu ģimenēm un jo īpaši par jaunajiem puišiem un meitenēm, lai viņi piesavinātos dziļākas un jēgpilnākas vērtības, ne tikai materiālās. Lūdziet, lai tas kungs dod Eiropas sievietēm redzējumu, kā atrast pareizo veidu, lai tiktu galā ar mūsdienu sabiedrības mestajiem izaicinājumiem un kā veidot sadraudzību Kristū starp sievietēm draudzēs. Lūdziet par sievietēm, kas dzīvo laukos, kur nav miera, kur ir nabadzība, bezdarbs un bezcerība, par viņu bērniem un jauniešiem. Lūdziet par sievietēm, kas ir kalpošanā, lai viņas paliktu stipras, piedzīvojot svētības no tā kunga un atjaunojot savu nodošanos, lai viņas turpinātu kalpot saviem līdzcilvēkiem. Karību reģiona Baptistu sieviešu apvienība aicina mūs aizlūgt par vēl vairāk uzticīgiem un labprātīgiem darbiniekiem, kas gatavi veikt varoņdarbus tam kungam. Lūdziet, lai svētais gars no jauna pieskartos Karību reģiona cilvēkiem, kas zaudējuši cerību un piepildītu viņus ar spēku un enerģiju kalpot viņa dārzā. Lūdziet par sievietēm, kas nonākuši seksuālā verdzībā, lai viņas tiktu atbrīvotas. Lūdziet, lai Dievs iejaucas un aptur slimību uzliesmojumus Karību reģionā. Lūdziet par dažādu salu prezidentiem un izpildvarām, lai viņi apzinātos, ka viņu amats ir Dieva aicinājums. Lūdziet, lai uzlabotos morāli ģimenēs, jo īpaši starp jauniešiem, lai viņi pilnīgi veltītu sevi tam kungam. Cik daudz tās lūkšana vajadzības ir līdzīgas arī mums, vai ne? Tā kā nekas jau nav citādāks citur pasaulē, es domāju, tādā garīgā ziņā ir tikai mainīgi apstākļi un ārējie kādi iemesli. Latvijas Baptistu sieviešu apvienība. Lūdziet par visu Nacionālo sieviešu apvienību vadītājām, lai viņas izplānotu projektus un programmas, kas sekmētu vietējo sieviešu apvienību darbu. Lūdziet par misijas izglītības atjaunošanu jauniešiem, lai aizvien vairāk jauniešu iesaistītos vietējās draudzēs visā Latviņamerikā. Lūdziet par UFBAL, lai turpinātos atbalstīt UBLA, tas ir Latviņamerikas Pasaules Baptistu
Es atvainojos, es laikam nezinu, ko tas nozīmē. Evaņģeliskās un misijas programmas galvenais, lai misija un evaņģelizācija notiek. Lūdziet par plāniem un programmu Kontinentālās apvienības vadītāju konferencē, kas notiks 2016. gadā. Lūdziet par baptistu sievietēm, kas darbojas savās valstīs, lai palīdzētu izskaust nabadzību, analfabētismu un badu un apmierināto cilvēku, kuriem viņas kalpo garīgās vajadzības. Tā sarežģītā organizācija pateica tam kungam par 60 gadiem, kuros tā pastāvējusi un kalpojusi, un aicina lūgt, lai tā turpinātu kalpot tam kungam caur baptistu sieviešu organizācijām. Un Āfrikas baptistu sievietes aicina mūs aizlūgt par pilnīgu ebolas vīrusu iznīdēšanu Rietumā Āfrikā, par augstskolu beidzējiem, bezdarbniekiem lielākajā daļā Āfrikas valstu, par politisko stabilitāti Centrālā Āfrikas Republikā, Sudānā, Mali, Kongo, Austrumu Dienvidu Demokrātiskajā republikā un Gvinejas Bisavas republikā. Lūdziet par tiem, kas cieš no Boko Haram dumpīgo grupējumu uzbrukumiem Nigērijas ziemeļos un citās rietumu valstīs. Lūdziet par pārdomātu prioritāšu izvēli un trūcīgo līdzekļu saprātīgu izlietojumu starp visiem Āfrikas baptistu vadītājiem. Lūdziet par tiem, ko skārušas tādas plaši izplatītas slimības kā hipertensija, insults, diabēts, vēzis, HIV, aids, tuberkuloze un malārija. Klusā okeāna Dienvidrietumu baptistu sieviešu apvienība aicina mūs aizlūgt par baptistu sievietēm Austrālijā, lai viņas nepagurtu koncentrēties uz Dievu un lai šajā lielajā dienvidu zemē nāktu atmoda. Par baptistu sievietēm Papua Jaungvinejā, lai viņas piedzīvotu ciešu vienotību Dievā, viņu darbam aizvien vairāk izplatoties tajā skarbajā un nomaļajā valstī. Par baptistu sievietēm, kas dzīvo Fudži nomaļajās lauku apvidos, lai viņas tiktu iedrošinātas turpināt savu skrējienu un labo cīņu par spīti savai nošķirtībai. Lūdziet par Rietumu Papua Indonēzijā sievietēm, kurām jāapliecina sevi kā kristietēm valstī, kur lielākā daļa iedzīvotāju ir musulmaņi. Lūdziet par baptistu sievietēm Jaunzēlandē, lai Dievs pamudina jaunās sievietes uzņemties vadību un kalpošanu, un viņas būtu gatavas sastrādāties ar dažādām paaudzēm. Lūdziet par vadības komandu, kas strādā, lai būtu vienotībā, atbalstītu un lūgtu par sievietēm visās skaistajās Klusā okeāna Dienvidrietumu salās. Viss? Bija vēl viena. Un te ir vispārējās lūgšana vajadzības par Pasaules baptistu apvienības prezidentu, kas tika ievēlēts kongresā 2015. gadā, un reizē ar lielo kongresu ir arī sieviešu apvienības kongresu, un tur ievēlēja jaunu ģenerālsekretāri un vadītāju, un šīs ir tās sievietes, un par viņām mēs varam arī lūgt, un mums vajag par viņām lūgt, jo viņas rūpējas par to, lai baptistu sievietes celtos un spīdētu un kalpotu savās vietās, tur, kur viņas ir. Mēs pielūgsim Dievu. Lielais debes Tēvs, mēs šajā rītā nākam pie Tevis ar lielu lūgšanu, Kungs. Mēs gribam lūgt par sevi, lai Tu mūs sagatavo, lai Tu mūsu sirdis atjauno, lai mēs varam būt par gaismu, Kungs, jo, kā Tu esi teicis savā vārdā, taisna cilvēku lūgšana tiks uzklausīta, Kungs, un tāpēc mēs lūdzam vispirms par sevi, dod mums tīras sirdis, dod mums nesautīgas sirdis, pasargā mūs no egoisma, pasargā mūs no lielības, dod mums, Kungs, sava gara augli, un palīdz mums to audzināt sevi, un ka tas varētu nest svētību, Kungs. Un ja šajā brīdī mēs varbūt nevaram aptvert to, kas notiek kaut kur tālu pasaulē, jo mums katram tiešām ir labāk redzamas un zināmas tās lietas, kas notiek mums apkārt, Kungs. Bet mēs pateicamies un slavējam Tev par to, ka Tu esi tik liels un brīnišķīgs un varens, ka Tu šajā brīdī, kad mēs šeit lūdzam,
redz tās sievietes plašajā pasaulē, kurām ir tiešām grūti un kuras tiešām reizēm varbūt nezina padomu un kurām nav līdzekļu, kurām nav resursu, kurām nav nekā no tā, kas mums ir. Kungs, mēs šajā brīdī pie Tavu troņa gribam būt visi kopā un Tavā vārdā un Tevī. Svētī mūs uz to. Āmen. Paldies Guntai. Šajā brīdī bērniņi gan drīkst nākt lejā, skriet lejā, prātīgi pa trepēm. Un mēs jūs palaidīsim uz svētdienas skolu, tātad vecumam līdz 7 gadiem šodien. Skatās, ka tad laikam būs viss. Noliksim galvas lūkšanām. Dargais Jēzus, paldies Tev par katru no šiem bērniņiem. Paldies par to, ka viņi var šeit nākt. Un kad Latvija tāda vieta, kurā svētdienas skola un ticība uz Tev, Dievs, nav aizliegta, un mēs to drīkstam darīt un aicināt līdz savus draugus. Un lūdzamies par katru no šiem mazākajiem, lai Tu runā uz viņiem šajā rītā caur skolotājām, caur šīm aktivitātēm, kas visos veidos rāda uz Tevīm un parāda, ka Tu esi vienīgais ceļš uz debesīm. Dod, kad bērniņš šo patiesību var saprast jau bērnībā, un tāpatās, kungs, es kopā ar mums šeit, kas mēs paliksim, lai klausītos Tavos vārdos. To lūdzamies Jēzus Kristus Tavā vārdā. Āmen. Āmen. Tā kā es teicu, šajā rītā mēs vairāk pieminēsim tos cilvēkus un domāsim par tiem cilvēkiem, kas šajā brīdī varbūt tās cieši vajāšanas. Tie, kas jūs redzējāt afišu par šī dievkalpojuma, jeb svētdienas tēmu, tad tā ir pasaules nīstie. Un kā jūs ziniet, ir daudz vietas pasaulē, kur cilvēki, kā jau es no rīta teicu, cieši un maksā ar savām dzīvībām tikai un vienīgi tāpēc, ne citiem iemeslu dēļ, tikai tāpēc, ka viņi tic Jēzum. Kad uz viņu lūpām ir šis vārds Jēzus, viņiem nocērt galvas un tam līdzīgas lietas. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs neesam viegliprātīgi, bet ka patiesībā mēs varam būt ar viņiem līdzās, lūkšanās, domās un arī jebkādā citā veidā, kādā mēs varam būt. Arī tās paciņas, kuras mēs sūtījām, un tas atsevišķais ziedojums, ko mēs pagājušajā gadā savācām, bija tieši domāts tiem cilvēkiem, kur bija zaudējuši savus tēvus. Konkrēti tas ziedojums, ko mēs pēc tam savācām no Latvijas, es nemaldos, kaut kādi 5000 vai kaut kas tam līdzīgs, bija 11 ģimenēm, kuras bija tikko zaudējuši savus tēvus, tāpēc, kad viņi bija apliecinājuši Jēzus Kristu par savu kungu. Un arī tās paciņas ļoti bieži vien iet tām ģimenēm, kuras cieš tieši šo ticības iemeslu dēļ. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs par šīm lietām runājam. Tiem, kam ir bībeles, jūs droši drīkstiet atvērt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu. Teksts būs arī uz sienas. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, no 18. līdz 27. pantam mēs lasīsim. Jēzus teica tā, kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa mani pa priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlētu tos, kas viņai pieder.
Bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka, bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Kas mani ienīst, ienīst arī manu tēvu. Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kāds neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņi tos ir redzējuši un tomēr ienīst gan mani, gan manu tēvu. Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu bauslībā. Tie mani velti ienīduši. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosiet liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. Mēs apstīsimies uz dažām lietām no šī teksta. Un pirmā lieta, ko es gribu mūsu uzmanību vērst, ir pasaule mīl tos, kas ir no pasaules. Pasaule mīl tos, kas ir un nāk no pasaules. Tas tā vienmēr ir bijis, un tas tā vienmēr būs. Mēs zinām Nikodēms. Nikodēms, kaut arī viņš bija rakstu mācītājs, tomēr viņš Dievu nepazina, viņš Dievu ceļus nepazina. Viņš bija no pasaules, viņš bija atpazīstams cilvēks, un tomēr pasauli viņu mīlēja. Mēs skatāmies uz apostulu Pāvilu. Apostols Pāvils nāk no pasaules, nāca no pasaules, pasauli viņu mīlēja. Bet tajā brīdī, kad apostols Pāvils saskārās ar Dievu, kad viņš sastapās ar Jēzu, viņa dzīve mainījās, un viņš vairs nebija no pasaules. Un tā pasaule, no kuras viņš nāca, ienīda tagad viņu. Kaut arī Pāvils pirms tam vajāja citus kristiešus, tagad viņš bija tas, kuru vajāja. Redziet, tas ir dabīgi mīlēt savējos, un tāpēc arī Jēzus saka, pasaule mīl savējos. Viņa ienīdīs jūs, bet tie, kas ir no pasaules, viņus mīlēs. Man bieži sanāk atrasties Jūrmālas parka bērnu laukumā. Ne jau tāpēc, ka man nav ko darīt, tāpēc, ka man pašam ir bērni, un viņiem tur patīk atrasties. Bet viena lieta gan es esmu novērojis. Tad, kad tu pavēro vecākus, un es nepārprotiet tagad, es to neteikšu tiešāšanas pēc, es to tikai teikšu, lai apstiprinātu to, ka savējie mīl savējos. Citreiz vecāks būs gatavs pārkāpt pāri citam bērnam, lai tikai varētu pačubiņāt to savu bērnu, tur pavirzīt uz augšu vai kur, un to otru varbūt tas ar alkoholu nogāž lejā. Tas ir no vienas puses teikt, tas ir normāli. Nu, mēs taču mīlam savus bērnus, un mēs viņus celsim augstāk. Ar to es vienkārši saku to, ka tas ir normāli, ka mēs mīlam savējos. Un tāpēc arī Jēzus saka, pasaule mīl tos, kas ir no pasaules. Un tie, kas nav no pasaules, viņi ienīst. Un līdz ar to viens no jautājumiem, kas mums ir jāatbild šajā rītā, ir priekš sevīm, ir šis, vai pasaule mani mīl, vai pasaule mani ienīst. Jo no tā izrietīs tas, kas es patiesībā esmu. Vai es esmu īstais Jēzus sekotājs, vai es tikai esmu tāds vārdu dēļ. Vai pasaule mani mīl, vai viņi mani ienīst. Tālāk Jēzus saka, viņi vajāja mani, viņi vajās arī jūs. Mēs to lasām šajā tekstā. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs, bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani ir sūtījis. Jēzus nekad nav bijis no šīs pasaules, un tāpēc viņi vajāja Jēzu. Pasaule nepazīst Dievu, un tāpēc viņi vajā kristiešus. Viņi saka, ka viņi tic Dievam. Bet patiesībā tā nav. Jēzus teica, viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Un kas ir sūtījis Jēzu? Dievs. Viņa nepazīst Dievu. Šī pasaule nepazīst Dievu. Ziniet, tad, kad es esmu gatavojis dažādas anketas, piemēram, tad, kad mēs lūdzam par šīm valstīm, tad es šad un tad mēdzu kādas statistikas skaitīt, ka, piemēram, šajā un tajā valstī
ir bijusi tāda anketa, un tik cilvēki tic Dievam, tik un tik cilvēki netic Dievam, tik un tik cilvēki tic, kad ir kāds augstāks spēks. Atcerieties? Un tad, kad viņi aizpild šo anketu, viņam jau ir viegli atķiksēt to laukumu, kur ir rakstīts, jā, es ticu Dievam. Viņam ir viegli atķiksēt, es ticu, kad ir augstāks spēks, bet tad, kad viņam būtu nazas pie rīkles, vai viņš varētu atķiksēt to laukumiņu? Diez vai. Redzēt, šajā brīdī pasaulē daudz cilvēku maksā ar savām dzīvībām. Es gatavojoties gan šai svētdienai nedaudz, gan īstenībā, tad, kad sākās šī imigrantu krīze, vairāk uzmanības pievērst tām, kādēļ šīs vajāšanas ir. Un skatoties to video, man nekad nav bijis tā, ka man kaut ko skatoties gribās vēmt. Bet vārdu vistiešākā nozīmē, redzot, ko darīja ar kristiešiem, man burtiski gribējās vēmt. Es vienkārši izteicu ārā, lai man burtiski nebūtu jāapvēm savs galds. Jo tas, ko es tur redzēju, tas bija vienkārši briesmīgi. Un tad es esmu dzirdējis vēl cits cilvēks, kur saka tā, un neilgi apakaļ man bija saruna ar kādu no saviem radiniekiem, attālāk gan. Viņš teica, es it kā ticu Dievam, es ticu, kad ir Dievs, un viņš to saka tiešām ļoti pārliecināti. Un tā. Viņš saka, bet es nesaprotu tos kristiešus, kur var iet uz baznīcu katru svētdienu. Tas tāds fanātisms ir. Man liekas, tu vispār nepazīsti Dievu. Jo ja tu pazīsti Dievu, tu ne tikai... Tu pats būtu katru svētdienu baznīcā, tāpēc, ka tu gribētu būt baznīcā kopā. Un tikai lūdzu, nepasakiet viņam, kad jūs ejiet 2 vai 3 reizes uz baznīcu. Jo tad viņš vispār paliks traks, viņam liksies, kas notiek, jūs traki esat? Un tā ir. Tie cilvēki, kas anketās, varbūt tās vai dažādās aptaujās var pateikt, ka viņš tic Dievam, un tad patiesībā viņš Dievam netic. Bieži vien, ne jau viss, bet bieži vien. Jēzus teica tā, ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Tad jautājums ir, vai viņi vajā Jēzu? Protams, ka viņi vajā Jēzu. Viņi piesit krustā. Viņi vajāja. Tā, ka viņam bija jāiet no vienas pilsētas uz otru pilsētu. Pa savu māju viņš teica, pravietis nav nekur mazāk cienīts kā savās mājās. Jēzum bija jābēg. Jēzus tika vajāts. Tad jautājums, jeb atbildi, vai Jēzus tika vajāts? Jā, viņš tika vajāts. Un tad Jēzus saka tā, tad viņi vajās arī jūs. Kas vajās? Pasaule. Pasaule vajās jūs. Un tad jautājums, vai pasaule tev ienīst? Jeb tomēr pasaule tev mīl? Varbūt mēs esam daļa no pasaules. Varbūt mēs esam tik ļoti neatšķiramies no tā, kas ir pasaule. Un mēs netiekam vajāti. Varbūt es esmu pārāk kluss. Varbūt neviens nezina par manu mazo mājas ticību. Varbūt neviens nezina par manu svētdienas ticību. Un mēs netiekam vajāti. Tāpēc, ka mēs kaunamies runāt par to. Mēs neparādam savu ticību. Vai tu tiec vajāts? Ziniet, mūsu platumgrādos, vai tu tiec vajāts, nenozīmē to pašu, ko tas nozīmē citās vietās pasaulē. Citās vietās pasaulē es jau stāstīju, ko tas nozīmē. Es detaļās neiešu, es domāju, ka jūs to ziniet. Kaut arī es diezgan daudz varētu pastāstīt. Mūsu platumgrādos tas var nozīmēt kaut ko citu. Mūsu platumgrādos tas nozīmē, ka tu tiec atraidīts, tu tiec nepieņemts, tu tiec nicināts, norobežošanās no tevs vai tam līdzīgas lietas. Un tad jautājums ir, vai tu piedzīvo kaut vai šīs lietas? Redziet, tur nav viena pareiza atbilde. Tur ir katram jāatbild individuāli. Kā tad ir ar manu dzīvi? Vai es piedzīvoju tam līdzīgas lietas? Un es gribu cerēt, ka lielākā daļa piedzīvo, bet es zinu, ka ir arī daļa cilvēku šajā rītā, kur nepiedzīvo šīs lietas, kur nepiedzīvo šīs vajāšanas, nekāda veida vajāšanas. Patiesībā cilvēki nemaz nezina, kad jūs esat kristietis. Tā tas ir. Un ziniet, viens no iemesliem, kāpēc tas varētu būt, ir tas, kas ir rakstīts 2. Timotejam 3.12. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Iemesls visticamāk, kāpēc mēs
netiekam vajāti, ir tieši šis pats, ka mēs nedzīvojam svētas dzīves. Mēs nedzīvojam svētbīgas dzīves, kā šeit ir teikts. Mēs nestaigājam garā, bet mēs staigājam miesā. Un tad, kad cilvēki uz mums paskatās un skatās, tad es nevaru teikt neko, kad es būtu savādāk. Starp manu un manu kolēģi nav nekādas starpības, tikai tā viena, kad es svētdienās atnāku uz baznīcu, un viņš ne. Starp manu un manu kaimiņu nav nekādas starpības citu cilvēku acīs. Nekādas. Tāpēc, kad te ir rakstīts, visi, kas svētīgi grib dzīvot Jēzu Kristu, arī tiks vajāti. Ja mēs dzīvosim svētbīgas dzīves, Dievu liksim pirmā vietā un augstāk pār visu, tad mēs cietīsim šīs vajāšanas. Mēs cietīsim šīs vajāšanas. Bet redziet, lai kāds būtu mūsu dzīves, varbūt mēs pateiksim, jā, tik tiešām ir, un tas ir tas, kas notiek manā dzīvē, tad mums nav jāpaliek uz šīm lietām. Mēs varam teikt, Dievs, piedod man. Dievs, piedod, kad es tik tiešām esmu kaunējies, varbūt runāt tavu vārdu, vai varbūt tās ar savu dzīvi parādīt, kad es esmu savādāks. Mēs varam lūgt Dievu un piedošanu, mēs varam teikt, Dievs, no šodienas es gribu dzīvot savādāk. Dievs, no šodienas es gribu pasaulē darīt zinām, kad es ticu Tev. Mēs varam lūgt Dievu un piedošanu un teikt, Jēzu, piepildi mana svēto gāru, kad katru reizi, kad man ir iespēja, es savu muti neturētu aizvērt, bet es pasludinātu savu ticību. Un jautājums ir, vai tu tiec vajāts? Treškārt, ja es teicu tā, viņiem vairs nav ar ko aizbildināties. Šajā Jāņa evaņģēlijā, ko mēs tikko lasījām, sākumā Jēzus saka, ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka. Bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Kas man ienīst arī manu tēvu. Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņi tos ir redzējuši un tomēr ienīst gan mani, gan manu tēvu. Ja es tagad pagriežos pret šo pasauli, viņš saka, viņiem vairs nav ar ko aizbildināties. Ziniet, mūzum Dievs deva 10 baušļus. Un ja mēs nezinātu, kas ir 10 baušļi, mēs nezinātu, kas ir grēks. Redz, ka Dievs deva 10 baušļus, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesa liecība dot, tev nebūs iekārot, tev nebūs cits Dievs turēt augstāk par mani un tā tālāk un tā tālāk. Tad, kad Dievs deva šos baušļus, tas nebija tā, ka mēs uzreiz, un tajā laikā Izraēla tauta, un, protams, līdz šim laikam arī mēs, tas nav tā, ka mēs viņus spējam ievērot. Mēs viņus nespējam ievērot. Mēs krītam, un, ziniet, viņi nav doti tik daudzai ievērot, cik daudzai norādīt to, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs viņus nespējam turēt, lai cik mēs censtos savos spēkos, un ka mums ir vajadzīgs kaut kas cits, kaut kas pārāks, kas ir, protams, Jēzus Kristus. Ja bauslis saka, tev nebūs melot, un cilvēks melo, viņš ir vainīgs, viņš ir šī likuma pārkāpējs, baušļu pārkāpējs, viņš ir grēcinieks. Romiešiem 2.12 ir teikts, kas bez bauslības ir grēkojuši, bez bauslības ies bojā, bet kas grēkojuši pazīdam bauslību, pēc tās tiks tiesāti. Cilvēkam vairs nav kur mukt. Neviens nevarēs tiesas dienā teikt, zini, Dievs, es nezināju, ka melot ir grēks. Vai patiesībā dažas dienas atpakaļ esot cietumā, runājot ar kādu ieslodzīto, tad, kad mēs sākām runāt, kad viņš pateica, ka pornogrāfija ir viņa ikdiena, un kad es teicu, ka tas ir grēks, viņš man pateica, te beidz. Cilvēks nesaprot, viņš saka, kā tas ir iespējams, kā tas var būt grēks, ko tad man izdarīt? Un viņš visā pārliecībā tā man atbildēja. Viņš saka, ko tu man acis izraut laukā vai ko? Un šāds cilvēks nonāk Dievu priekšā, Dievs viņam saka, klausies, bet reku ir rakstīts, tas ir grēks. Viņš saka, bet es nezināju. Un šeit ir rakstīts, kas ir bez bauslības grēkoši, bez bauslības ies bojā. Likuma nezināšana mēs zinām, ka neatbrīvo no atbildības. Tad tu bez likuma ies bojā. Un tie, kas zināja, ka tas ir grēks, pēc šī paša likuma, pēc šī paša baušļa tiks tiesāti. Un tāpēc arī Jēzus šeit arī līdzīgi saka, viņš tagad viņiem vairs nav ar ko aizbildināt savu grēku. Es esmu nācis, es esmu darījis šos brīnums, viņi ir redzējuši Dievu, ir dots šis ceļš uz debesīm, bet viņiem vairs citu ceļu nav.
Viņiem vairs nebūs ar ko aizbildināt savu grēku, kā Bībelē teikts. Visi ir vainīgi Dievu priekšā, visiem trūks dievišķās godības. Visi ir grēkojuši. Un tad Jēzus vēlāk saka, viņš saka, bet nāks aizstāvis, svētais gars. Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību par mani. Jēzus saka, nāks aizstāvis, patiesības gars, svētais gars, Dieva gars, un tas nāks no Tēva, no Dieva. Bībeles laika posms, kurā mēs dzīvojam, ja atceramies kādreizējos laikos, Bībeles laikos, Dievs runāja uz cilvēku. Pēc tam nāca Jēzus, un Jēzus staigāja uz zemes virsmu un sarunājas ar cilvēkam, un tad, kad Jēzus iet projām, viņš saka, es sūtīšu jums svēto garu, es sūtīšu aizstāvu, kas būs ar jums kopā visu laiku. Un šis posms, kurā mēs dzīvojam, ir svētā gara laiks. Un Jēzus saka tā, un šis svētais gars, tas dos liecību par mani. Skaidrs ir tas, ka svētais gars ir tas, kurš uzrunā cilvēku. Tad, kad cilvēks nāk pie ticības uz Dievu, ka viņš saprot, ka viņš ir grēcinieks, tas ir svētais gars, kas viņam nedod mieru par kādām lietām, kas notiek viņa dzīvē. Tas ir svētais gars, kas norāda, ka viņš ir vainīgs Dievu priekšā. Un svētam garam runājot uz šo cilvēku sirdi un dvēseli, cilvēks saprot, viņš nāk Dievu priekšā, lūdz piedošanu un iegūst šo pestīšanu. Un tas ir šis svētā gara darbs, bet redziet, tas pēdējais punkts, par ko es gribu runāt, ir tas, ka Jēzus teica tā, bet arī jūs dosiet liecību. Svētais gars vēlās darboties caur mums, lai dotu liecību par Jēzu Kristu. Jēzus teica tā, bet arī jūs dosiet liecību par mani. Jūs, mani sekotāji, dosiet liecību par Jēzu Kristu. Un tas, ko es jau teicu, bieži vien ir tā, ka mēs baidāmies apliecināt Jēzu Kristu. Mēs baidāmies pateikt cilvēkam, ka mēs ticam Dievam, un tas ir cilvēcīgi. Mēs negribam ciest šo atraidīšanu, varbūt tās nesaprašanu, un tas, ka tu tiec apsmiets varbūt tās un nepieņēmts, atstumts vai kā savādāk. Mēs baidāmies no tā. Nerunāju par to, ka citās valstīs cilvēkiem par to jāatbild ar savām dzīvībām. Bet redziet, viss tas iepriekš dzirdētais, ja es saku, viņiem vairs nav ar ko aizbildināties. Nāks svētais gars, viņš dos liecību par manīm, un tad viņš saka tā, bet arī jūs dosiet liecību par manīm. Tas, par ko es gribu runāt vairāk šajā rītā. Par liecības došanu, par mutes atvēršanu un pasludinot šo evaņģēliju. Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā, 8. 9. pantā ir rakstīts, Jēzus to saka. Katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet, kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļu priekšā. Cik tie ir spēcīgi vārdi? Iedomājieties to situāciju, ka mēs stāvam Dieva priekšā, mums ir jādzird šie vārdi. Kad mēs tiekam aizliegti Dieva eņģeļu priekšā. Un tikai tāpēc, kad mēs kaunējāmies runāt par Jēzu. Tas ir briesmīgi. Tai vietā, lai mēs varētu sludināt cilvēkiem evaņģēliju, sludināt cilvēkiem, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies, nomirs par maniem un taviem grēkiem, un dzirdēt to, kad Jēzus mūs apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Un tas ir ļoti nopietni. Katru, kas apliecinās, arī es apliecināšu, katru, kas aizliegs, Jēzus saka, arī es aizliegšu. Lai Dievs mums visiem dod spēku. Redziet, ir ārkārtīgi svarīgi, kad mēs savus dzīves dzīvojam svētbīgi, jo tad, kad mēs dzīvojam svētbīgas dzīves, tad, kad mēs staigājam garā, nevis miesā, mēs esam visu laiku tādā kā kontaktā ar svēto garu, un mēs esam jūtīgi pret to, kad svētais gars mums saka, hei, klausies, pārvirs šo sarunu uz ticību. Sāc šo cilvēku runāt. Tie jau pietiekuši daudz, es ar viņu runāju par visādām lietām. Ir pēdējais laiks, un mēs nokaunamies vai nevaram saņemties, un tāpēc mums visiem jānāk kopā un jālūdz drosmi sludināt, lai Dievs mums dod spēku pastāvēt. Jo svētais gars ir tas, kurš mums dos īstos vārdus, ko runāt. Runājot par vajāšanām, turpat Marka evaņģēlijā 13. nodaļā, no 9. līdz 13. pantam mēs lasām, ja es teicu tā, lūkojieties jūs uz sevi pašiem.
jo te jūs nodos augstās tiesās. Un jūs tapsit šausti sinagogās un manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā. Tiem par liecību. Taču evaņģēlijam pa priekšu ir jātop sludinātam visām tautām. Kad nu tie jūs vedīs, jūs nododam, tad nebēdājieties iepriekš, kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet. Jo jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Bet tad brālis nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērns celsies pret vecākiem, viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Tātad pirmkārt, ko mēs šeit redzam, ir rakstīts, ka jūs tiksit vesti ķēniņu valdnieku priekšā viņiem par liecību. Atceramies apostolu Pāvilu, viņš vairāk kārt tika vests ķēniņu un valdnieku priekšā, un katru reizi, kad viņš tika vests, viņš lūdza tiesības, jeb lūdza atļauju pasludināt evaņģēliju. Un viņš stājās priekšā, un kā es domāju, tas bija Pāvils savā gudrībā, kurš runāja. Pāvils, kurš tikko varbūt tās dabūjis kārtīgi pa muguru, viņš ir noslānīts sasis, tagad domājot, viņš varēja iet savā spēkā un pasludināt Dieva vārdus, viņš to nespēja. Bet viņš Dieva spēkā, svētā gara spēkā, viņš spēja pasludināt un būt tiem par liecību, kā te ir rakstīts. Tas pats arī Pēters, kad Pēters stāvēja augsto priesteru priekšā kopā gan ar Jānu un arī citi, viņi pasludināja evaņģēliju. Un tāpēc šeit arī Jēzus saka, tiem par liecību, šiem valdniekiem. Un tad nākošā lieta ir, kad nu tie jūs vedīs un jūs nodos, tad nebēdājieties jau iepriekš, kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet, jo tie nesat jūs, kas runā, bet svētais gars. Tajā brīdī, kad tie cilvēki, kas tiek vesti savas liecības dēļ, un varbūt tās viņam ir nazas pie rīkles pielikts un liekas, iedomājieties tagad situācijā, mums tas būtu, vai mēs varam uzlikt roku uz sirds un pateikt pavisam 100%, ka savā cilvēcīgā spēkā to varētu izdarīt? Es nezinu. Ja Dievs mums nestāvētu klāt, ja svētais gars mums tajā brīdī nedod spēku šos vārdus izteikt par lūpu, pateikt, jā, es ticu uz Jēzu Kristu, zinādam, ka tas man var maksāt dzīvību. Savos spēkos, es domāju, mēs to nespējam. Vienu dienu šo tēmu pārunājot ar Lienu, mēs to runājam, kā tas būtu, ja kādu dienu paņemt mūsu bērnus un teikt tā, vai jūs atsakieties no ticības, vai mēs jūs priekšā nogalinām jūsu bērnus. Tā daudzie pasaulē notiek. Viens ir tas, šeit Latvijā mierīgi sēžot, bet otrs, ka mēs tā padomājam, kam reāli iet cilvēki cauri, kāds spēks tam ir nepieciešams. Tas ir tikai un vienīgi svētā gara spēks, kurš darbojās. Un man patīk, kā te ir teikts, nebēdājiet jau iepriekš. Tas nozīmē savā prātā jau ielikt to, ka, ja tāda situācija būs, es jau apzinos, kad es nebēdāšos par to tajā brīdī, jo svētais gars būs tas, kurš man dos, ko runāt. Un līdzīgi, es esmu pārliecināts, tas ir arī evaņģēlija pasludināšanā. Mēs ļoti bieži vien apzināmies, ka mums varbūt būs saruna ar kādu cilvēku. Es zinu, man tas ir bijis līdzīgi, kad es saprotu, man būs jāpasaka, kad es atkal nevarēšu būt uz spēli, jo man jābūt baznīcā. Es citreiz jau zinu, kad varbūt man būs saruna ar kādu cilvēku un atkal varbūt man būs jāizstāv savu ticību. Un tāpēc ir svarīgi jau iepriekš apzināties, kad es to darīšu. Lūgt svētajam garam spēku, dod man atvērt savu muti. Jo tas ir svētais gars, kurš var mums to darīt. Un vēl viena lieta. Tad, kad mums citreiz ir domas jāpārkārto savā prātā. Mums jau šie cilvēki nav jāizglābi, ko mēs ļoti bieži vien aizmirstam. Mēs esam nieka pasnieki, kuriem ir aicināti pasludināt evaņģēliju. Mums ir šī vēsts jāiznes. Ko viņš ar viņu izdarīs, tas vairs nav mūsu ziņā. Protams, es ļoti gribētu, kad šis cilvēks šo vēstu pieņem, bet tas nav manā ziņā noteikti. Vai viņš viņu pieņems vai nepieņems, bet manā ziņā, un par ko es nesīšu atbildību kādu dienu Dieva priekšā. Vai es viņam pasludināju evaņģēliju, vai es tam cilvēkam nepasludināju. Mēs pēc brīža, patiesībā tagad mēs varētu jau doties pie šīs rakstvietas. Ezekiēla grāmata 3. nodaļa no 17. līdz 19. pantam. Ezekiēla grāmata, tātad no 3. nodaļa, no 17. līdz 19. pantam. Cilvēka bērns, es tevi esmu ielicis par sargu Izraēla namam. Kad tu uztvērsi vārdu no manas mutes, tad tev jāpamāc un jābrīdina mana vārdā. Kad es saku bezdievim, tev jāmirst,
un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievs atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievs gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Bet, kad tu bezdievu būs pamācījis, un viņš tomēr neatstājis no savas bezdievības un sava ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību. Mēs varam stāvēt klusu, mēs varam izvēlēties klusēšanu, mēs varam nesludināt un nestāstīt citiem, bet tikai atcerēsimies vienu lietu, ka ja tas cilvēks nonāk sellē, un man dzīves laikā bija iespēja un bija pamudinājums no Svētā gara šo cilvēku runāt, tad šī cilvēka asins, viņš gan noies ellē. Jā, viņš samaksās, protams, par to, kad viņš neatgriezās. Varbūt citur dzirdēdams evaņģēliju. Bet ja manas rokas būs aptraipīts ar viņa asinīm. Es nezinu, ko tas nozīmē un kādā veidā mums tas maksās. Bet viens ir skaidrs, ka mēs par to atbildēsim. Un mēģinām varbūt tās atcerēties kādas situācijas savā dzīvē, ka Svētais Gars ir mums, ja mēs esam vienkārši sajutuši, ka mums jāstāsta cilvēkam par Dievu, un mēs vienmēr esam atturējušies neataisnojam iemeslu dēļ, tad es ticu, ka mēs to varam nožēlot. Un ja tas cilvēks var ir dzīvs, un mēs zinām, ka ir bijuši kādi cilvēki, kuriem mēs neesam pasludinājuši kaut kā mums vajadzēja, mēs varam griezties pie viņa un to situāciju apgriezt. Jo redziet, tā otrā daļa tā jau ir tāda patīkama, un tas arī parāda to, ka mēs esam tikai šīs vēsts nesēji. Viņš saka, ja tu būsi viņam teicis, un tas nekas, ka viņš neatgriezās, bet ja tu viņam būsi teicis, tad tomēr tu izglābsi savu dzīvību. Un tas skaidri gaiši parāda to, kāds ir mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir nest šo vēsti. Un es visus vēlos tikai iedrošināt. Iet un sludināt. Iet un stāstīt cilvēkiem par Dievu. Jēzus teica, arī jūs dosit liecību. Vai tu dod liecību? Vai tava dzīve ir tāda, kurā cilvēks neskatoties vai nedzirdot tevi, viņš var saredzēt Dievu? Vai tava dzīve ir tāda? Vai tu dod liecību par Jēzu? Vai tu esi tas, kuru pasauli mīl? Vai tu esi daļa no pasaules? Vai tu esi tas, kuru pasauli ienīst? Un ja tu esi viens no tiem, kur pasauli mīl, un varbūt tās tavu kolēģi un kaimiņu un ģimenes locekļu acīs, tu neesi nekāds kristietis, kā tikai vārdu dēļ, vai varbūt tās tu vēl savā dzīvē neesi atvērts šo patiesību par Dieva mīlestību, par to, ka Dievs glābi, par to, ka Dievs piedod, tad nekad nav par vēlu viņus atvērt, tāpēc, kad Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā 6. pantā Jēzus saka tā, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Jēzus skaidri un gaiši pateica, nav cita ceļa, nav citas patiesības, nav citas dzīvības, kā tikai tā, ko var iegūt caur mani. Pasaule māca to, ka ir daudz ceļu uz debesīm. Bet Jēzus teica, nē, ir tikai viens ceļš. Un tāpēc Jēzus teica, viņiem vairs nav ar ko aizbildināties. Un tā tik tiešām ir. Katrs, kurš ir nācis Dievu priekšā un atziņas sev par grēcinieku, ir sapratis, ka mums nav ar ko aizbildināties, ka mēs vairs nespējam savā spēkā nenieka. Un mums ir vajadzīga šī piedošana. Un ziniet, Apostoļu darbos 4. nodaļā, un tā ir pēdējā rakstiet, un mēs beidzam. Apostoļu darbu 4. nodaļa 12. pāns, kur ir teikts, nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums ir lēmta pestīšana. Jēzus ir vienīgais vārds, kurā mums ir lēmta pestīšanas. Un ziniet, varbūt tās šajā rītā domā, man vēl ir laika, man ir plāni pirmdienai. Varbūt tās jums ir biļetes nopirkts uz Havaju salām vasarā, kur jūs dosiet ar ģimeni atpūsties, bet jums netiek garantēta pat rītdiena. Ziniet, tie cilvēki, kas lidoja mājās no atpūtas Ēģiptē uz Krieviju atpakaļ, tie 200 cik plus cilvēki un tie 23, ja es nemaldos, bērni. Jūs domājat, viņiem nebija plāni? Visticamāk, kad
Viņiem viss bija ļoti skaisti saplānots, atbraukšu atpakaļ, tad es darba grafikā sev varēšu atgūt zaudēto 2 nedēļas, vai varbūt tās šie bērni, viņiem likās, es pabeigšu skolu, wow, es gribēšu vēl vienreiz atbraukt kādreiz mūžā. Bet Dievam bija cits plāns. Tāpēc pielūkojiet, ka mēs atgriežamies no saviem grēkiem un nākam pie Dieva tad, kad mēs vēl esam dzīvi šajā pasaulē. Jo tad, kad mēs šos zemes dzīvi atstāsim, iespējas atgriezties mums vairs nebūs nekāds. Tāpēc jautājums, kas mums ir jāatbild tiem, kas varbūt ticam jau uz Dievu, ir tas, vai pasaule man mīl, vai tomēr viņi man ienīst. Un ja pasaule man ienīst, vai es esmu patiesi Jēzus liecinieks, vai es dodu liecību par Jēzu Kristu. Lūgsim Dievu. Dargais Jēzus, paldies Tev par savu vārdu, kur Tu mums esi atstājis, kad mēs varam redzēt to, ka tas ir tikai normāli, kad mēs Tavu vārdu dēļ tiekam ienīsti. Un tas nav mūsu dēļ, tas nav tāpēc, ka mēs esam jocīgi, bet tas tikai tāpēc, ka mēs ticam uz Tevi, tikai tāpēc, ka mūsu cerība ir likt uz Tevīm. Dod mums spēku, dod mums paļāvību uz Tevīm. Kaut arī šeit Latvijā, kaut arī netiekdam vajāt tā kā citvieta pasaulē, dod, kad mēs spētu būt par liecību tiem cilvēkiem, kurus Tu mums esi dzīvē pievedz, ģimeni, kolēģus, draugus. Dievs dod, ka mēs varam būt šie gaismas nesēji. Dievs dod, ka mēs neklusētu. Dievs dod, ka mums nebūtu jādzird kādu dienu šie vārdi. Tu man noliec cilvēku priekšā, tāpēc es Tev noliekšu Dieva eņģeļu priekšā. Dievs dod, ka mēs nebūtu vainīgi neviena cilvēka pazušanā. Dievs dod, ka mēs varētu teikt, kā Pāvils, es neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazušanā, jo es esmu sludinājis evaņģēliju. Jo es esmu visiem pasludinājis. Dievs dod, ka mēs tā varētu teikt. Stiprini mūsu ticību, stiprini mūsu dzīves. Dievs, kad mēs spētu staigāt garā, kad mēs spētu staigāt gara piepildītas dzīves. Jo tikai tādā veidā mēs varēsim būt patiesi Tavu liecinieki. Un, Kungs, Jēzu, šeit ir kāds, kurš vēl nav uzticējis savu dzīvi, kāds, kurš vēl nezina Tevi kā savu kungu un pestītāju, un nezina, kur viņš nonāks, kad viņš nomirs. Jēzus, mēs lūdzamies, lai Tu runā uz viņa sirdi caur Svēto garu, ka viņš saredz šo vajadzību pēc Tevis. Nāk Tavā priekšā, nožēlo savus grēkus un iegūst pestīšanas prieku, iegūst mūžīgo dzīvību un šo baudu apzināties, ka mēs esam Tavu bērni. Dievs dod, ka kāds cilvēks arī šajā dienā var nākt un iegūt šo prieku. To visu Jēzus Kristu vēlamies lūgties Tavā vārdā. Āmen.
Dziedāsim pēdējo kopdziesmu, kājās piecēlušies, cik liels ir mūsu Dievs, vārdi būs uz ekrāna, uz sienas, kā arī uz lapiņām. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, cik tiešām Tu esi liels Dievs un ka Tu vari būt mūsu Dievs un mēs varam būt Tavi bērni. Tā ir vislielākā žēlstība, ka Tu mūs šādā veidā vēlējies glābt. Paldies, Jēzus, par to, ka Tu esi mūsu kungs un pestītājs. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar ikvienu no jums no šodienas līdz mūžībai. To lūdzam Jēzus Kristus Tavā vārdā. Āmen.